Ar Zīli? Krimināla policija, jūs tiekat apcietināts. Par ko? Apsēdieties. Uzzināsiet. Mēs visu paskaidrosim. Izmeklētājs zvanīja. Ko viņš teica? Zīle aizturēts. Ko hrena? Teodors dzīvo ar viņas sievieti. Zīle atnāca. Nelī viņa sieva stāstījusi, ka Zīle ieradies ar ziediem, bet Teodors izmets laukā to jūsu autoritāti. Labi, kāds viņš bija? Viņš bija satraukts, nobijies, priecīgs. Kāds? Es nezinu, kāpēc tu man to prasi? Letīcija, tāpēc, ka mums ir svarīgs katrs vārds, ko viņš teica. Lūdzu, pamēģini kaut ko atcerēties. Es neatceros, kāds viņš bija. Tāds kā parasti. Tikai skatījās visu laiku pār plecu. Kas notika? Tās nomirs. Šausmas. Varbūt kļūda, varbūt slimnīcā. Pirtī. Durvis aizkrita. Un viņš ir nosmacis. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Vecums lai var mainīties. Tu mani jūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Žuka aizsūtīja uz datordarbnīcu, varbūt tur kaut kas atklāsies. Tātad 10. Teo izbrauc no mājas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš saņem zvanu, ka atslēga ir izgatavota. Viņa sieva teica, ka viņam vajadzēja nokļūt kaut kādā dzīvoklī. Ne jau zakt, vienkārši kaut kāda informācija vajadzēja dabūt. Bet ko viņš tur meklēja? Varbūt tās tur kādu aizdomās. Ļoti iespējams. 14. Viņš saņem zvanu no datordarbnīcas. Bet pagaidi, pirms tam viņš zvanīja Letīcijai. Labi, Letīcijai viņš zvana katru dienu. Tad viņš saņem zvanu, ka komps ir gatavs. 14:30 es viņam zvanu. Viņš man apgalvo, ka komps ir pie viņa, bet ka tā nav telefona saruna. Bet kāpēc šajā brīdī viņš nevarēja mums uzvanīt un pateikt, ka te ir pārāk daudz jautājumu? Es nesaprotu. Varbūt viņš nebija pārliecināts, ka tas ir svarīgi. Bet varbūt tās viņš kaut ko gribēja noskaidrot. Tieši tā. Varbūt ka viņam trūka kaut kāda detaļa. Viņš kaut ko gribēja saprast. Bet ko? Arī to mēs nezinām. Ko darāt? Runājam. Skaidroju. Jā, atbrauca, samaksāja, par remontu paņēma datoru un aizgāja. Bet teica, ka vēl esot stundu nosēdējis mašīnā kaut ko darījis. Tad ko viņš tajā kompī ieraudzīja? Es pirms sapratu, kas man grib novākt. Tātad vēlreiz. 10. viņš izbrauc no dzīvokļa, 14:30 viņš ir datorservisā. Nevar būt, ka visu šo laiku viņš bija kaut kādā dzīvoklī. Bet kāpēc ne? Kamēr aizbrauc, ja viņš gribēja kratīšanu vai kamēr apskatījāt, tas ir normāli, normas robežās. Bet tagad mēs zinām, ka 15:30 viņam bija skaidrs, uz kurien viņš grib braukt. Tad ko viņš darīja līdz 18, kad satikās ar Letīciju? Varbūt viņam bija kāda tikšanās ar mentu vai arī ar to cilvēku, kas visu šo putru ir savārījis. Pagaidi, 6 viņš pārcēla tikšanos ar Letīciju uz vakaru. Tad viņš aizbrauc ar kādu tikties. Un tas kāds laikam viņu nomušīja. Zīle? Tik viņam nebija pat viņa telefons. Pagaidi, bet telefonu viņš varēja uzzināt no Nelijas telefona, paskatīt. Ko un vēl uzzināja, kurā viesnīcā dzīvo, un tad netīšām satika pilsētā? Nē, man liekas, tas ir pilnīgi debils variants. Man gan liekas tīri ok. Jā, bet ja 6 tomēr Letīcija iekāpa tev mašīnā? Tātad viņu arī nošautu kā liecinieci. Nē, te jau uz tādu nopietnu lietu neņemt līdzi sievieti. Kurš no mums ņemt? Jā, Kroči ir jāgaida ziņas no mentiem. Viņam ir jāuzzina, kurš telefons atradās slepkavības vietas tūmā.
Citādi te ir tukšs bazars. Nē, tieši tā. Un vajag vēl saprast, kur atradās tieši Letīcijas telefons pēc 6. Tāpēc, ka tā princese mums te jau tā ir gaisu sajaukusi. Es noskaidrošu. Tātad 19:25. Šāviens. 3 šāvieni. Zīle? Vai kāds, kurš man grib visu laiku novākt? Uztaisīt tēņu. Pagaidi. Mildiņa jau guļ? Jā, jau aizmiga. Nu, tad labi. Paliec. Tik un tā bez grāmatas es te netiku galā. Ko tu rēķini? Rēķinu mūsu biznesa krahu. Kā to saprast? Zīle grib atkāpties, paņemt savu daļu, viņam pieder 50%. Mums tagad viss iet kā smērēts, bet ja viņš izies ārā, tad pēc 2 nedēļām mums sāksies mīnusi un aiz kalniem arī nav kraks. Klausies, uztais man lūdzu tēju. Es jau tev uztaisīju. Ievod. Tu dusmojies? Zini, nedusmojies. Ja tu zinātu, kādas tur ārā ir problēmas, mūsu problēmas ir sīkumi. Kad man pietrūki.
Drīkst? Ienāc gan. Arne, apsēdies. Var sakot, tas Taisons nedodās rokām. Laikam steidzīgs bija mājās, gribēju par narkotikām arī negribēju runāt, bet es viņam tikšu klāt, es jau izdomāju, kā. Aizmirsti Taisonu. Kāpēc? Visu mainījies. Mīris, uzņēmējs, Valters Ķēniņš. Ķēniņš? Kāds novaļīja? Raksta, ka pirtī nosmats, varbūt saindējies ar tvana gāzi. Katrs raksta kaut ko savādāk. Bet skaidrs ir viens, viņš mēdz iet viens pats pirtī, uz durvīm atrast skrāpējumu, acīm redzēt, mēģinājis tikt ārā, atdevis galvas. Blīn, cik sūdīgi, nu? Un kas ir vēl sūdīgāk? Tagad tas sīkais perdelis, Zaglāns, viņa znots, narkotdīleris, mēģinās pārņemt uzņēmumu. Kas ir skaidrs? Redz, kā viss mainās. Te jau štur vairs nevajadzēs. Nu, nevar zināt. Gadījumā, ja mēs ar tu tirliņu nesaprotamies, tad... Par Zīli dzirdēju. Zinu. Aizturēts par slepkavību. Tikko pamodies no komas, ja? Jau vaļīnos cilvēks. Man viņa zombijas atgādina. Tikko bija beigta un jau augšām cēlas. Skaties, ko mums ir darīšana, Arni. Kūpers Stukačs, Zīle nekontrolējams. Vēl tas Hans Dauns kaut kāds. Ciest nevar. Labāk iedzeram par Valteru. Nu, tā teikt, neprasts cilvēks. Lai viegls smiltis, jā. Tas ir ļoti drausmīgi, kas notika ar tēvu. Tā ir nenormāla traģēdija. Es nevaru iedomāties, kā Nellija tagad tiek galā. Ir kāds, kur jūs turat aizdomās par viņu nāvi? Nu, es runāju, ka varbūt Zīle. Zini, kā satikās abi ar tevi, sāka runāt Zīle, nervi neizturēja un nošāva. Vīrieši tādos brīžos nepalīdz sievietēm. Kādos tādos? Tas jau nav viņa bērns, ko viņa atzina sveši. Ai, tas viss ir aplicis. Zīle grib izstāties. Domas maina visu laiku. Zīle pats ir mainījies. Tu labāk padomā par mums, kā mēs dzīvosim. Mēs? Mēs dzīvosim ļoti labi. Tev būšu es, man būsi tu. Mildiņa izaugs liela. Viņai būs pašai sava ģimene. Bērni izaugs, mēs palīdzēsim izaudzināt mazbērnus. Un mums būs daudz mierīgu vakaru. Kaut kas ātrāk pienāktu. Zini, īstenībā ļoti labi, ka Bella iejaucās. Kāpēc? Nu, es sapratu, ka mīlu tikai tevi. Atkārto vēlreiz. Es sapratu, ka mīlu tikai tevi.
Sāna. Dai. Vēl sēdēs. Dod. Es gribu nomirt. Man vairs nav tēva. Es viņam pat nespēju pateikt, kad es viņu mīlu. Tu dzirdēji? Dzirdēji, kā tie akmeņi birst, kā tās smiltis birst uz zārka. Dzirdēju, jā. Kā ir briesmīga skaņa. Ejam. Es nevaru. Nu, es tev aiznesīšu. Nevaru. Ko tu nevari? Es nevaru samierināties. Ar ko? Ar pasauli, kurā nav man tēva. Nu, un tev tagad esmu es. Es bez tevis nomirtu. Jā. Un cienījām tādus bērus. Žēl, ka es netiku. Žēl, ka es netiku uz tam Nu, bērniem. jā. Pats sastrēgums ilām. Neticam. Nopietni? Jā. Tu zini, kā mēs ar viņu iepazināmies? Es vēl toreiz strādāju ekonomikas policijā, starp citu. Mēs viņu paņēmām ciet par PVN, tur tādām nekārtībām. Bet viņš tā saka, jā, es esmu vainīgs, es samaksāšu. Es saku, bet tu jau saproti, to sodiņu var arī mīkstināt. Viņš saka, nē, es savārīju, es ar pats maksāju. Samaksāju 700 000, lai gan varēja 400 000 maksāt. Vienkārši principiāls cilvēks, un viņš ir godājums. Dzīvoja, un tu taisnīgi nomira. Jā, nu ko tad par aizgājējiem, lai Valteram viegls smiltis un lai viss nokārtojās. Dīvaini te pie jums bez apsargiem. Pagaid, netriko. Es viņus visus aizzinu, tā kā suņus, tu saproti? Tagad te ir tava māja. Tavas mājas. Tev vairs nav jābaidās, mums vairs nav jābaidās. Brīvībā. Brīvībā, iedod. Tu zini, es tev ļoti gribu. Man tās bēres tā uzvilka. Mierīgi. Nu, tu tagad būsi mans zvērs, ko? Būsi? Neko neteiks? Nē. Teodors jau apglabāts. Jā, tā ir. Te bija cilvēks, te nav cilvēka. Klau, tevi taču arī. 3 šāvieni tev trāpīja, vai ne? Kā tu izdzīvoji? Tas bija brīnums. Jā. Tiešām brīnums. Un kā domā dzīvot tālāk? Prokuror kungs varētu palūk uzdot jautājumus par tēmu. Pagaid. Vai tad šis jautājums nav par tēmu? Ko? Nu labi. Tad es zinu, kā es plānoju dzīvot tālāk. Uz jums tas neatiecas, jo mēs tiekamies pirmo un pēdējo reizi. Šaubos.
Šitā noma. Tad es varu pateikt, ka es nevienu neesmu nogalinājis. Ja jums ir kādi pierādījumi, tad lūdzu lieciet galdā. Tur ir tavs telefona saruna izdruks. Slepkavības vakarā tu runāji ar savu māti. Saruna ilga pusstundu. Un tad tev vēlāk redzēja kafejnīcā. Es nesaprotu, kādēļ tu uzreiz to neteici. Jūs būtu ticējis? Nebūtu jau ticējis. Protams, es būtu sagaidījis rezultātus. Kā tagad. Jā, es ļoti, protams, atvainojos par sagādātajām nērtībām. Tā, nekas, viss kārtībā. Katram gadās. Paldies. Strādājam, kļūdamies. Tā jau mēs savādāk nenonāktu pie rezultāta. Starp citu, vai jums ir kāda nojauta, kam šī slepkavība varētu būt bijusi izdevīga? Es pirms pāris dienām Latvijā atgriezos. Es nezinu, kas te notiek. Bet, ja jums rodās kāda nojauta vai jūs kaut ko uzzināt, tad piezvaniet man. Jā, var. Tā būtu tāda lieliska palīdzība, jo palīdzība mums vienmēr nodara. Un kas zina, varbūt arī es jums kādreiz varēšu palīdzēt. Tagad tu vari būt brīvs. Paldies. Lai jums jauka diena. Jums arī. Fuck!